Tūti, tūti, ziemelīti, 20. decembra pusdienas laikā. Kā sniega pāsliņā, gaidām Ārijas kundzi. Redz, kur viņa nāk. Lielā vējā. Gundas kamera nav ieslēdz, staigā un runā kā muļķis. Sarkanā baltā pils, Gulbenes mūžas parks, šis te ļoti krāsains, ar zaļām skaistām lapām. Jā. Šitā tā sarkanā pils. Pils parks, vai kaut kādas schēmas ir. Muzikas kā mūs sagaida. Un kas te no otras puses? Krūmi, krūmi. Varbūt to tikt iekšā. Nē, mansarda ekspozīcija. Viss ir sagāzies. Iespietā eņģelīša. Jāaiziet. Audiogits, parka stāsti, 30 minūšu garš dialogs. Starp bijušiem Vecgulbenes muižas īpašniekiem, kuri mīl viens otru, tāpēc gadskaita vietā dzirdēsiet sajūtas, vīzijas, laikmeta noskaņas un cerības. Nu, ko atradāt? Amora skulptūra un dekoratīvas simbolus podestiem. Mākslinieks Anda Poikāne. Strēlnieks. Nē, Amors. Lūdzu, piesēdiet un 30 minūtes var noklausīties dialogu. Un te ir tas roždārs. Kvebri no Gruzijas. Un ko viņi tur sametuši ir iekšā? Nauriņas tur nav. Nē. Akmentiņi. Gruzijas vīna podi, jā. Tas ir tāds spīdīgs, marmors, man liekas. Jā? Nu, te tikai iet, tikai jubilāri un godaviesi. Te jau visi nevar iet. Tāda nu ir mums pirmā pietura. Vējainā decembra dienā. Droši vien, ka to ēku nevar atjaunot, jo trūkst naudiņas. Gulbenes karte, apskates objekti, Gulbenes Aloksnes šauslētas dzelzceļš, Stāvarienes pils, Lītenes mūža, visur būts. Tur es neesmu bijis. Ārnītas Lapsajūta, Darbnīca. Balvu mūža arī ne, Veģeks ezers, jā. Tiešām ir rakstīts, ka muzejs. Mākslas muzejs, izstādes. Tiešām, tepat ir vaļā. Aizgāja uz to māju. Jaunu objektu skatās. Tālākais maršruts uz Stāķiem. 3,6 km. Kamēr vēl kaķīša dzirnavas maļta rairara. Jā, pirmā plauksta violīte. Dabas viesistabu. Jubilārs ir atvests uz atpūtas krēsliem. Un jubilārs jau man teica, ka izstrādās maršrutu, kur tik mēs nebrauksim, viss viņai skaidrs. Neko viņa nav izdarījis. Labi, ka es vēl te atradu par ceļam kaut kādas krēslus. Nesat redzējuši, draugi mīļie? Skatieties! Netālu no Stāķiem. Saucās Stāķa parks. Diska golfa parks. Redz, ko sieva atradas otrā pusē, esot interesanti. Jā! Te, kad sastrīdās, tad šitie visi tie šķīvi sasistie nes līdzi viņas te. Un te viņi salīmē, un tad salīmē šķīvus, salīmē savas sirsniņas, pasēž. Laimīgi aizbrauc, ne? Nu, interesanti, paskatīs tādu. Aiga, daiga, PKS.
Autolīnija un zona. Izmetot disku ārpus laukuma, spēlētājs saņem 1 soda punktu. Nākamo gājienu izdara no vietas, kur disks šķērsoja autolīniju. Lūk, iesākam te. Tojamies ļoti interesantam objektam. Tur no apakšas kā iegriež un aiziet pa pieskari. Veltījums Gulbenes novada amatmākslas kolektīvam. Nu tā, lūk. Nē, nu zini, kas te ir? Nākošais gads ir čūskas gads, un mēs esam atnākuši sagaidīt priekšlaicīgi jau čūskas gadu. Nu, kaut kas līdzīgs. Un šitais jau pirmkārt jau skan un viss norūsējis ir. Tā, bezgalīgā sirds. Bezgalīgā sirds, golfa laukumi un 2 pensionāri. Kā jau parasts teiciens. Nu, kur tu esi atbraucis? Gulbītī. Nu, kas man tad teica, ka eglīte būs jau. Lūdzu, eglīte. Skaisti eglītes. Redz, ko eglītes, jā. Gulbīti apskatījām, vēl griežam pa labi, gar ezeriņu. Šitais bija tas baltais Gulbītis laicam priekšā. Nu, nav Gulbīšu pamatskola. Jā. Vai tik neesam ces, vai ne? Skats arī uz pili. Mana mīļā draudzene ir atbraukusi Madonā uz zīlo egli apskatīties. Un eglīte, lūk, ir skaistā eglīte. Ja, iesim. Tā, pulkstenis ir 15:38, 20. decembris, Madonas skaistā egli. Hotel Madonas viesnīca. Te ir sajieta laukums. Ejam cauri vārtiem. Brīnišķīgi. Cik skaisti. Gan šis ir skaisti. 70 gados. Īstā vietā piebraucis esmu. Jā. Madonas biznesa attīstības centrs. Uj, paskaties, ko iegāties. Biznesa cilvēki. Ļoti medus, vīns. Maksāt var arī ar karti. Paldies. Iznākam no biznesa centra. Nu, te nu ir tā afiša. Arī šeit mēs redzam eglīti tālumā. Nāk mūsu seniori iepirkusies ar mašīnas jaunu aksesuāru. Turpinam Madonas apskati. Ziemassvētku noskaņās. Par to silīti un par Jēzus un atzimšanu, ne? Jā. Muzika arī skan. Neskatoties uz lietu, mēs ejam cauri šiem skaistajiem vārtiem.
Vesels uzvedums te ir. Nu, redziet, pie muzikas izgaismots viss. Redz, kur ir sniega karaliene. Eņģelīte. Nē, tā ir sniega karaliene. Nē, tas ir eņģelīte. Labi, pieņemsim, ka eņģelītes. Bet man izskatās pēc karalietes. Dimantiem. Nu, vai nav skaisti? Dimanti arī ir, jā. Nu, tāda nu ir Madona, jā. Skaisti. Jānis Zābers. Vai kādi sniega vīri. Tētis pa vidu, mamma pa labi un bērns pa kreisi. Mēs esam Madonā. Tas ir Somijas vai Norvēģijas briedis? Nē, tas ir Latvijas madonietis. Uz Madonas polu. Tehnikuma eglīte. Sniedziņš, lietiņš. Laiks nevisai. Un te esam nokļuvuši pie ieejas Smiltenes tehnikumā. Divas mini eglītes. Pie viesnīcas kalnu līgsta. Mazītiņa. Pie Tepa ezera peldētos. Esmu uz Dakterielas. Smiltenes vidusskolas. Viena no fasādēm. Tāda aina šeit paverās. Eglītes. Gaidīju lielo egli. Tā arī nesagaidīja. Vienu jauki izgleznotu māju uz Avotu ielas Smiltenē. Iebraucot Smiltenē, mums sagaida šādi ziemeļbrieži. Skaisti izgleznota mašīna. Nu, tās varētu būt Ziemassvētku cenas. Es domāju, ka nē. Vienā no Smiltenes benzīna tankiem. Iebraucot Smiltenē pa Atmodas ielu. Nu, labā pusē redzam arī šādu izgleznotu māju. Turpinām pārvietoties pa Atmodas ielu. 21. decembra vakarā. Kaut kur ap pulkstens 5 pēcpusdienā. Mašīna plūsma ir, neteiksim, ka liela. Tojamies krustojumam ar Raiņa ielu. Tur pakreiz aiziet, redzam arī tālumā sporta halli. Iesim uz centru. Tur, kur lielā eglīte. Top centrs. Skats pavarās plašāks. Uguntiņi daudz. Nu, baznīcā zaļi logi, redzat? Arī saudabīgas krāsas. Varam ievērtēt eglīti lielo. Pa gabalu tā viņi izskatās. Smiltenes afišas taps. Apskatieties, kas mums te sagaida. 25. gada sagaidīšanas balli ar grupu Zuši
notīram zušus. Esam, teiksim tā, pašā Smiltenes sirdī. Un novērtēsim. Sākot no baznīcas, tālāk skats uz stop centru. Neglīt. Ar visiem zvēriņiem, āvarītēm, zaķīšiem, sirsniņām. Tas ir skats pa Dārzu ielu uz augšu. Visam kādi gājēji pārējai. Es pat lāgi neesmu ieskatījies tajā. Apja vidū, kas tur ir. Nu, apmēram tā. Galiglīti, arī skats uz baznīcu. Iziesim no šīta pagalma pusītes ārā un priekšā atkal, ko mēs redzam. Tagad jau baznīca daudz skaistākā izskatā. Šis veikals jau ir ciet. Šodien līdz 15. Optikas saloni Metropole. Arī šeit ir eglīte. Nu, tagad skats vēl no šīs puses uz Smilteni. Pipari un kūks arī izskatās tīri smuki. Apdrošināšana balta. Nu, šī viņa tā. Tas dišs. Smiltenes piens. Izskatās šādi. Pa lielam būsim apskatījušies arī Smilteni. Iespējams to salīdzināt ar Madonu. Nu, tur tālumā redzam vienu no interesantākām vietām Smiltenē. Azartspēļu klubs Klondaika. Nu, šī iela, kur atrodas lejastops un autoservisi, ir pavisam tāda tumša. Nekas neliecina par Ziemassvētkiem. Latvijas pasts, kafija, Omnila. Nu, Daugavas iela tur augšā. Dot jau brīdī šis pakalpojums, automazgāšana nav vajadzīga nevienam. Tur mēs pāri Albulas upītei. Un vēl ko mēs varam apskatīties, kāds izskatās ugunsdzēsēju depo Smiltenes. Lūk, arī priekšā Vidzemes pilsēta Smiltene, kura šeit arī noslēdzās. Un noslēdzās arī mans pirmssvētku gājiens, ceļojums, apskate. Esam arī sasnieguši pagriezienu uz Kalnamuižu. Nu, tā ir Kalnamuiža 47. Pirmssvētku laikā. Aizvadot 2024. gadu un sagaidot 2025. Tā apmēram arī tur izskatīsies. Nu, vēl tūplānā redzam skaistos izgleznotos logus.
ja balkonus, kā nu kuram.